Šodien esam komiteja gandrīz pilnā sastāvā, nav tikai Aņita Lutborža. Ja ir ziņotāji, tad tu esi ziņotājs. Labi, tad pats laiks izrast visiem. Šodien darba kārtībā mēs komiteja 4 jautājumi. Iesaucam pēc kārtas. Pirmīs jautājums par grozījumiem skolas nolikumā. Dodam vārdu Viļam. Tātad skolas speciāli šoreiz nav nosauktā, jo tas saistos mūsu pieņemtiem lēmumiem saistībā ar speciālu skolu. Ar 1. janvārī mainās nosaukums Prosentovas pamatskola un 14. jūniju slēgta vasaras programmas realizācijas rītā. Tāpēc ir 2 grozījumi. Viens piemērojums ar 1. janvāri, tātad nosaukumu, un otrs piemērojums ar 14. jūniju. Tas ir saistībā ar vasaras programmu realizācijas rītā. Valstības ir iepriekšējo lēmumu. Praktiski konceptuāli jau izlēmts jautājums. Savalkam visas juridiskos nianses arī to jautājumu. Tā kā vai kādam jautājumiem papildus kādiem? Uzsācu balsošanu, slēdzu balsošanu, visi 7 par, virzam. Otrais darba kārtības jautājums par grozījumiem kārtībā, kādā tiek veikta valsts budžeta medotēcijas pedagogu darba samaksai, pedagogu slūdzu sadaļa Raiznes noda pašvaldības izglītības īstodos. Lūdzu, Viļ. Es jau lūdzu, ka dūmis sādi pamainēt vītom šo trešo jautājumu, tāpēc es izklāstīšu par abiem 2. Jā. Jo it kā trešais jautājums par grozījumiem kārtībā, par īstošu vadīto vītnieku, metodiku komiteju vītniekiem un algas likmēm ir, pēc ar to ir saistībā ar šo otru lēmumu, otru jautājumu. Un tāpēc es izklāstīšu par abiem 2, un tad jau jūs sesēki varēsiet balsot. Tātad, ka ir 4. bija saistīts, bet tas ir solēto. Tātad, kāda ir būtība? Būtība ir tāda, ka 2023. gadā ministru kabineta noteikums par pedagogu darba samaksu skolas direktors un vītnieks bija algas likme ministru kabineta noteikumus bija identiska skolotāja algai. Identiska skolotāja algas likmē. Protams, nav pareizi, un reiz ar to mēs bija pagošā gadā, kad mēs pieejam kārtību par īstošu vadīto vītnieku algumu. Mēs bija noteikts, ka vītniekam ir vismaz par 100 eiro alga, nekā skolotājam par 40 stundām, direktoram par 200. Līdz ar to mēs nocās piemērot koeficientus. Vienu koeficientu mēs jau pielāgoši arī agro, nosakot lielākas algas likmes tiem, kuriem ir struktūra vienības, pirmsskolas grupas, skolos, piemēram. Bet mēs trūkcentu, līdz ar to palielinot oficiālu to algas likmi. Mēs nevaram jau palielināt. Tas ir sūtījis kvalitatīvs koeficients, tā saucamīs. Tas tikai pieejas visiem izglītības īstošu vadītājiem, tiem, kuri no valsts budžeta algas maksā, valsts budžeta algas maksā pamatskolas, vidusskolas, speciālā skola, un tagad arī tāpēc pamatskola. Gan no pašvaldības budžeta. No pašvaldības budžeta mēs maksājam algas pirmškolas izglītības īstošu vadītājiem un profesionālās īvirzes. Tas ir 3 izglītības īstošu vadītāji. Tagad tikai pieejas grūzījumi pedagogu darba samaksas noteikumos un direktoru vītnieku algas ir, palielinātas oficiāli. Līdz ar to mēs jau pirmā kārtībā būtu kaut kas bijis jomaina. Tikai to pēc vīna. Otrā nianse bija tāda, ka jūs laikam arī saprotat, ka pašvaldības budžetu ir zināmas problēmas nokušām 24. gadam nokušiem. Jā, 24. gadam par budžetu, visās komitejās tiks sprīsts un arī dūmis sādīt, bet arī, mēs daudzas lietas, mēs tos algas aiziet uz dabasos, īstošu vadītu algas, ja mēs atstatu to koeficientu. Tāpēc ir pašlaik tātad mēs atceļam otru koeficientu, jo ministru kabineta noteikums jau paredz, un mainām dažus citus koeficientus. Tātad, ja īstoģēji ir 2 struktūra vienības vai programmu realizācijas vietas, bija koeficients 1,2, 1,15. Mēs pīdomājam papildus 1,05, tātad 5% klāt vidusskolu direktoriem, jo vidusskolas tomēr ir daudz sarežģītākas lietas, tos programmas sarežģītas un tam līdzīgi. Un, ja īstodē veids arī citas pašvaldības autonomās funkcijas, tas mēs ir sporta šūrēs vienīgo skola, tad koeficientu no 1,3 mazinājām uz 1,25. Ja mēs to nedarētu, ja mēs neveitu šos grozījumus, mēs atsevišķiem direktoriem, Olga nekā izpildu direktoram, kurš atbild par visu novodu, mēs esam par visam sfēram, bet,
skolas direktors atbilst tikai par vienu. Mēs viens direktors skostām dolgu, ja? Un, protams, vītņīkiem mēs saglabājam finansiālu sadaļu, tas tieši ir ietverts itamā otrajā punktā, kā им ir par 100 eiro loloka nekā skolotājiem, tas ir jāsaglabāja, un savādāk mēs par vītņīku viens nastrādājis. Un direktoriem savukārt mēs to punktu par 200 ņemam orā, jo principā visiem jau arī ir vairāk, bet nav jāgisko punktu tādā jāts. Tāda te rīta ir, jo mēs jau ievēroja gan vīndeicības principus, mēs vēl no valsts budžeta varētu to koeficientu kaut cik atstāt finansējumiem, bet mēs jau ir vīndeicīgai pieeja, bet visiem izstošu vadētojiem, līdz ar to mēs atsasukam, pīdom atsasēties pilnībā no to koeficientu. Vadētu algas ir pietiekami, manuprāt, labas priekš mūsu, vidis jos ir krītņi augstākas nekā izglītības porvaldes vadētoja alga, bet, labi, tas kā ir, tā ir pašvaldības, vienkārši finansiāli to nav, bet, algas ir dažiem pori par 2000 un dažiem 2000. Tā algas ir salāgojumas. Un līdz ar to otrajā punktā, to, ko pašlaik Guntis man deva vārdu, ir grūzījumi veikti saistībā ar to vadētoju algu kārtību, izmaiņām un daži redakcionāli labojumi, kas ir saistībā ar normatīvu aktu grūzījumiem. Tas ir par otru punktu. Vai ir kādi jautājumi pie otro tīša, par kuru notiks balsošana papildus precizējumi? Man vienkārši jautājums, tā ir drusku te naskaņ kopā, ja direktors sanā vairāk, ka ir daļas vadētos, tas ir normāli, es varu arī pasākt, ka es esmu arī daļas vadētoja vītņīgs, atstājumā mazāk algu nekā skolā. Tas nav normāli. Ministrs arī mazāk sajām nekā augšskolu rektori, piemēram. Tāda ir situācijā valsts. Labi, jā, skaidrs. Es domāju, tot atbildība arī jābūt citātot, jā. Varbūt, nezinu. Labi. Mēs esam algu sistēmā, bišķi kaut kas naštim bišķi. Visā valstī. Visā valstī. Mēs esam navāk jau leidzinotīs valstē. Paldies. Tā gadījumā tas nav atkarīgs uz Saeimas deputātiem, jo mēs ir īspēja pacelt algu. Saima ir lēmusi, ka mēs varam pacelt, cīču pastāsim tādu konkurēt spējīgu algu, bet visu ierobežoja budžets. Jā, tātad līdz ar to, tas, ka es 27. gadu, protams, rūpļieba izglīdzinosies, jāmūt vērā to, kas ir noteikts. Bet bija plānots jau arī šogad lielāku pieaugumu, bet, diemžēl, dažādi apsvērumi pēc tas neizdevies. 27. gadā, protams, tas būs jāsasnāc. Bet jāsaka tā, ka, diemžēl, tī lēmumi, kas tagad mēs gan par izglītības sistēmas darbinīkiem, tikko 21. decembrī tika izsludināts arī ministru kabineta grozījumi par medicīnas personālu, kad mēs jau viss ir pieņemts, tagad ir atkal grūzījumi, mēs jau atkal ir, jo tādas atsevišķu jūmu darbinieku algu noteikšana cīto reformē visu sistēmu, kas mēs ir izveidota. Tātad līdz ar to, ja mēs jau apstiprinām 16. novembrī, vispār jau laicīgi, tagad ir tos izmaiņas, kuras rada rūpļības. Protams, pēc īspējas otrāk mēģināsim porskatēt, bet tas ir viens atslēgas vārds budžeta ietvaros. Jā, mēs arī pamatškolu, vidusškolu pat direktori mēs ministru kabineta notiekumi pīļauj, arī paši no pašvaldības jau papildus bija finansēt. Bet tot jau vispār mēs nevaram patīšām vienādu pieeju visiem īstošu vadītājiem. Nav svarīgi vai no valsts budžeta, vai no pašvaldības budžeta. Nevienam, protams, ja mēs runājam par algu kā tādu, nevienam vadētojam nav tā, ka 1. janvarī paliek mazāka alga par vadētoja darbu, nekā bija septembrī. Nevienam mazāka nepaliek. Bet pieaugums ir kaut kur, vēl nekās, cik es atceros no galvas, no 68 eiro, vienam laikam drusku mazāk bija pa 68, bet no 68 līdz 200 eiro. Labi, tad uzsācu balsošanu, slēdzu balsošanu virzam, vai tev kas pie trešo ir piebilstams? Pie trešo es drusku pastājušu, tad tas jau par tiem koeficientiem sacīju, bet pie trešo vēl ir arī vienīgs punkts, kas saistos ar šo lītu, bet ar citu saistos ar to pašu veselšanas programmas sliekšanas vītu, kā no 1. septembra pašvaldības nefinansējām puslikmi vītņīku, ko kādreiz finansējām saistībā ar to, ka trevu speciālūs īstošu vītā rodās vīna, bet es vairāk par vītu. Un
viņiem principā administratīvo kapacitāti nespēja nodrošināt, tāpēc mēs to puslikmi bijām iedevuši, jo atcerītās Ružinā. Tad, kad bija skolu apvienošana, atcerītās, ka tas bija, varbūt nav visi atcerās, ko nezina, bet tī bija problēmas ar vietējiem iedzīvotājiem, tī bija visādi skandāli, viss kas, un tāpēc mēs puslikmi vītnieka īdējām kloteni, lai tie administrācija būtu vairāk uz vietas, arī lokorus un tādos taisnības. Tāpēc arī tātad tas punkts stosies spēkā, 1. septembrī. Labi, tad, ja nav nekas piebilstams, uzsaucu balsošanu par grozījumiem 3. darba kārtības jautājumā, kārtībā, kā tiek noteikti Rēzes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju vītnieku un metodiku amata vienības ilgas likmes. Slēdzu balsošanu. Visi 7 esam nobalsojuši par 4. darba kārtības jautājums. Mēs ir grūzījami 21. gada 8. jūļa lēmumā nr. 17 par pašvaldības finansēto pagarināto dienas grupas skolotāju atbalsta personāla likmēm. Vili, lūdzu. Tātad šis punkts saistos arī daļai ar to finansējumu, izpildumu. Pašvaldības mēs papildus finansējām atbalsta personālu, kur izglītības īstot izvēlējās atkarībā, cik bija bērnu ar speciālo vajadzību programmas noteiktos. Izglītības īstot izvēlējās kādu omot arī pajājumu vai logopedu, vai speciālo pedagogu, vai psihologu, vai pedagogu palīgu. Un mēs finansējām īstoties, kuros bērnu skaits loloks, tos brīvos pēdējā laikā bija tikai 2, Viļāņu un Malta, daļēji arī no bērnu skaitā sociālo pedagogu kloteni. Arī, pilna rikmeti ir, bet kaut cik ir, ja? Jo loloka īstotie vairākas sociālos problēmas. Tātad tū mēs apstojam un finansējām pagarinātu grupu, jo mozos školos bija lielas problēmas, patīšām, pietrūka to finansējumā ļoti. Tī bija tā, ka jo vairo bērnu skolā, jo mozoku pagarinātu grupas likmi mēs finansējām no pašvaldības, jo valdība varēja paņemt poši. Sakarā ar finansējumu arī cenšamies meklēt pašvaldības īspējas, kur varam paņemt no valsts finansējuma. Un mēs ar ekonomistu izarunājamies un pašlaik nospēdām tā, ka mēs varam 4 lielākām skolām, kur arī drusku skolotāju algas likmes paceļ, domāju, likt poši nofinansēt pagarinātu grupu. Tie nav lielas likmētis, 0,15, 0,20. Un pārējo arī izmantojot varbūt aplikumus un tādas tītas visu, lai nesakotos, vai tie nauda kaut kāda tikai beigās, ko premiju izmaksāja, bet lai mēs varētu arī tomēr pašvaldības budžetu drusku iekonomēt, arī skolas pārējos, arī pamatskolas ieskaitot, finansēt valsts tāpēc, bet ja tomēr nav bijis iespējams, jo mēs nepieņemam tā tikai no 1. janvara. No 1. janvara mēs to varēsim izdarīt. Mēs nezinām, kā ir no 1. septembra. Un tāpēc ir ielikts punkts, ja konkrētā vidusskola un vai pamatskolā nav iespējams nofinansēt no valsts budžeta mērķdotācijas, tādā gadījumā tot finansēsim no pašvaldības. Bet kā sacīju, ka uz 1. janvāri šobrīd mēs nefinansēsim pagarinātos grupas no pašvaldības. Bet lēmumu pieejamam situācijas ir dažādas. Ja? Un domāju, pieļaut īspēju, ka mēs arī, ja galīgi no valsts nevaram nofinansēt to pašvaldības, mēs to nofinansējam. Tāpēc tāds punkts ir. Tātad, katrā ziņā nesamazinājot pagarinātos grupām pīšķirtos likmes bērni. Bērni nekas nezamainās. Ja? Mainīsies tikai maceņš, no kura mēs paņemam, bet mēs esam izvērtējuši, izskatījuši tos visus finansējumus. Vai kādi jautājumi vēl? Tad uzsaucu balsošanu. Slēdzu balsošanu, visi 7 par. Līdz ar to visi 4 darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Turpinājām ar sociālo veselības aizsardzības komiteju.